Lai veiktu eksperimentu, jums būs nepieciešami 2 rokas ORP detektori, 2 identiskas kolbas, kas paredzētas Fohov ūdens testēšanai. Vispirms abās kolbās pievienojiet tādu pašu ūdens daudzumu, lai pārliecinātos, ka ūdens līmenis ir vienāds. Pēc tam pievienojiet 1 kolbas saturu Fohov krūzei, aizveriet vāku, pievienojiet strāvas padevēju. Iedegsies zils indikators, kas norāda uz ūdens attīrīšanas procesa sākumu. Uzgaidiet 1 līdz 2 minūtēm, pēc tam indikators pats nodzisīs, norādot uz tīrīšanas procesa pabeigšanu. Pēc tam izmantojiet ORP detektoru, lai izmērītu atlikušo oksidēšanās reducēšanās potenciālu sākotnējā neapstrādātā ūdenī, mērot to caur novērošanas logu. Atcerieties datus! Atkārtojiet procedūru apstrādātajam ūdenim Fohov krūzē, novērojot rādījumu izmaiņas. Izmantojot salīdzinošo analīzi, var skaidri redzēt, ka ūdeņraža jonu saturs apstrādātajā ūdenī no Fohov krūzes ir ievērojami augstāks nekā neapstrādātā ūdenī no tā paša avota.